Sveicināti, cienījamie televīzijas skatītāji. Sāksim priekšvēlēšanu diskusiju raidījumu Novada izvēles. Šoreiz mums studijā ir aicināti Ādažu novada deputāti kandidāti. Es jūs iepazīstināšu ar tiem, kas atrodas mūsu studijā. Latvijas reģiona apvienība Māris Sprindžuks. Labdien! Latvijas zemnieku savienība Edmunds Plūmīte. Sveiki! Saskaņa Sociāldemokrātiskā partija Karina Sprūde. Sveicināti! Nacionāla apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK pārstāve Irēna Gedertsone. Sveicināti! Partija Vienotība Ilze Petersone Jezupenoka. Sveicināti! Un Latvijas zaļā partija Gundars Bojārs. Sveicināti, ādažnieki! Šiem kandidātiem tiek dota iespēja 2 minūtes uzrunāt savus vēlētājus. Sāksim ar Latvijas reģiona apvienību Māri Sprindžuku. Lūdzu. Paldies! Mūsu apvienība redz Ādažus kā labāko vietu, kur dzīvot, strādāt un atpūsties. Tāda ir mūsu vīzija, un lai sasniegtu šo kvalitāti, mums ir jādara darbi noteiktos virzienos, un mēs redzam 4 šādus galvenos virzienus, un līdz ar to mūsu arī solījumi ir strukturēti šajos 4 virzienos. Pirmais virziens nosaka, ka Ādažos ir jāveido kvalitatīvākie pašvaldības pakalpojumi. Tā ir gan izglītība, mēs būvēsim jaunu skolu 800 bērniem, tie ir bērndārzi, mēs turpināsim attīstīt pašvaldības dārziņus un atbalstīsim privātos dārziņus. Mēs veidosim turismu sektoru attīstību, mēs sakārtosim arī sociālo sektoru, izveidojot jaunu multifunkcionālo centru cilvēkiem ar vajadzībām. Otrais virziens ir sakārtot infrastruktūra un vide. Pirmkārtām tie ir ceļi, tātad jau šobrīd mēs esam sākuši ceļu programmu, kas ir masīva, un sākam ar centru. Tālākais posms būs savienot centru ar ciematiem, lai gan autosatiksme, gan velosatiksme būtu droša, un tas arī mazinās spiedienu uz Ādažu centru, ja daudz bērni, īpaši lielāko klašu bērni, varēs paši pārvietoties ar velosipēdiem. Tas prasīs laiku, bet mēs to izdarīsim. Trešais virziens ir saistīts ar pārvaldību. Mēs redzam, ka Ādaži var attīstīties kvalitatīvāk, ja mums ir regulārs dialogs ar sabiedriskām organizācijām, ar uzņēmējiem, ar iedzīvotājiem. Tikai dialogā mēs panākam labāku pārvaldību, un mēs turpināsim uzsākt to tikai konsultējoties un dzirdot iedzīvotāju signālus. Un visbeidzot, atbalsts katram Ādažu ciemam. Katram ciemam ir jāiegūst sava seja, un mēs palīdzēsim viņu veidot. Paldies, tas bija Latvijas reģiona apvienība Māris Sprindžuks. Tālāk Latvijas zemnieku savienība Edmunds Plūmīte. Lūdzu. Paldies! Mēs esam šokēti. Māris Sprindžuks pēdējos gadus doma ir vadīts ļoti izšķērdīgi. Nepabeigtajos būvniecības projektos vien mēs esam norakstījuši 300 000 eiro. 300 000. Šī nauda ir izmesta miskastē. Domas darbiniekiem prēmijās 12. gadā mēs esam samaksājuši 38 000, savukārt 16. gadā šī summa jau bija 153 000. Kopumā mēs 4 gadu laikā domas darbiniekiem ir samaksājusi 470 000 eiro. Gan jau 500 000. Šo naudu mēs varam izlietot ceļos, skolās, bērndārzos. Taču Gaujas ielas rekonstrukcija notiek par kredītu naudām, un skolai mums nav naudas. Tas, ko mēs piedāvājam, mēs veicām aptauju ar iedzīvotājiem. Un iedzīvotājiem pirmā sāpe, protams, ir ceļi, drošība un transports. Jūs varat iedomāties, ka pietiekam daudz vietas šobrīd ir, kur cilvēki brien pa dubļiem, tumsā uz un no darba, bērniem jāpārvietojas pa brauktuvēm. 21. gadsimtā iedzīvotāji nevar apmeklēt kultūras pasākumus, jo nav transports, kas viņus nogādās mājās. Otrā lieta, protams, ir vide. Liels paldies iedzīvotājiem, kuru ietvaros mēs savācām 521 parakstu, kurus es nodevu Jānim Dūklavam, ministram, un šobrīd paraksti bija par Gaujas Baltezera kanāla atjaunošanu. Šobrīd ir uzsākti darbi, un šis kanāls būs savests kārtībā. Taču mums ir ļoti daudz vietas, kur Ādažos būtu nepieciešams sakārtot un attīstīt, lai varētu veicināt turismu, lai varētu attīstīt aktīvu atpūtu.
Un kā trešo lietu iedzīvotājiem mēs esam izrunājušies, tā ir neformālā izglītība jauniešiem un mūža izglītība iedzīvotājiem, lai viņi var attīstīties un iet līdz laikam. Paldies! Paldies, jūs lieliski iekļāvāties laikā. Tas bija Latvijas Zemnieku savienības pārstāvs Edmunds Plūmīte. Tālāk Saskaņa, Sociāldemokrātiskā partija, Karina Sprūde. Lūdzu. Sveicināti! Mani sauc Karina Sprūde, es esmu Ādažu novada domes deputāte un es pārstāvu Sociāldemokrātisko partiju Saskaņa. Man ir skaidrs, lai mūsu novads būtu sakopts un spētu attīstīt, lai politiķi nerīkotos ar budžetu kā ar savu kabata naudu, ir nepieciešama aktīva ādažnieku līdzdalība. Tāpēc es vērsīšos pie skatītājiem 12 ciemu ādažniekiem. Ādaži ir vienīga pašvaldība Latvijā, kura bija nokļuvusi finanšu stabilizācijas procesa ar finanšu ministrijas uzrauga paraudzība. Līdz 2036. gadam mums jāizmaksā valsts kasei aizdevumus. Neskatoties uz to, Reģiona alianse turpina realizēt dārgus projektus. 600 metru garš Gaujas iela izmaksā mums 3 miljonus eiro. Savukārt pārējie ciemos ceļi ir katastrofālais stāvoklī. Ādažu namsaimnieks nav renovējis nevienu māju. Savukārt līgums par siltumenerģijas piegādi viņš klasificē kā komercnoslēpums. Sociāls dienas izturas pret cilvēkiem tā, ka viņam vajag pārvākties uz citām pašvaldībām vai uz Rīgu. Baseinu tehniskais stāvoklis ir katastrofālais stāvoklis. Kā arī Ādažu novada dome uzskata par daudz ģimeņu bērniem, tikai tas ģimenes, kur ir 4 bērni. Savukārt mēs cīnīsimies par to, lai 3 bērnu ģimene tiktu uzskatīta par daudz bērnu ģimeni. Kultūras centrs 6000 kvadrātmetru liela ēka, bet nevar atrast vietu priekš Ādažu bibliotēkas. Savukārt domes vadība nevar nodrošināt administrācijas darbinieku disciplīnu, kas izpaužas darba laika kavējumos. Mūsu domes priekšsēdētājs migrē no vienas partijas uz otru. Es vēršos pie ādažniekiem. Esiet vērīgi un apdomīgi. Par ko vēlēsiet, ar to un dzīvosiet. Paldies! Tā bija Saskaņa Sociāldemokrātiskā partija Karina Sprūde. Tālāk Nacionālā apvienība Visu Latvijai Tēvzemei un brīvībai LNNK pārstāve Irēna Gedertsone. Lūdzu. Sveicināti vēlreiz. Es gribu mazliet oponēt Saskaņas biedrei, ka tik traki jau nav, ka šajos 4 gados ir ļoti daudz soļu spērt uz priekšu un daudz kas iepriecina. Protams, vienmēr ir ko darīt, un tā ir tik lielā novadā kā Ādaži, tas ir saprotams. Un pašlaik ir ļoti, ļoti aktuāls jautājums par nekustamā īpašuma nodokli. Un es domāju, ka tas satrauc visus, it sevišķi tos ādažnieks, kas savā laikā pārcēlās no Rīgas, lai vismaz dabūtu kaut kur, kur dzīvot. Ādažos viņi saņēma zemi, uzcēla māju, un tagad ir tāda sajūta, ka cilvēki tiek represēti vēlreiz ar lielo nodokli. Bet neiet runa par naudu. Iet runa par to, kā šis nodoklis varētu atgriezties tieši to iedzīvotāju vietās, kuri viņu maksā. Jo katrs cilvēks grib redzēt, kur paliek mana nauda, tā, ko šajos gados es esmu samaksājis, un nemaz. Tātad es uzskatu, un mēs uzskatām, ka ir vajadzīga vismaz 50% naudas atgriešanās vietās, kurās cilvēki dzīvo. Tieši tur, kur viņi ir. Vai nu ielas, vai nu apgaismojums, vai nu vismaz kaut kas, lai cilvēki redzētu. Jā, ir brīnišķīga ideja domē, kad lūdzu izdariet, un mēs jums atlaidīsim nodokli. Bet cilvēki strādā, cilvēki nodarbojas, un atvainojiet, tomēr nodokļu maksātājs maksā arī par algu, ko saņem tie cilvēki, kas domē strādā, un tas ir viņu darbs, kas viņiem jādara. Par mūsu nodokļu maksātāju naudu. Nu, un kā Nacionāla apvienība mēs, protams, iestājāmies par valodas jautājumiem, kas Ādažos jau sen kārtojās labāk kā citur, un par pakāpenisku pilnīgu pāriešanu uz latviešu valodas apmācības skolās. Liels paldies! Tā bija partija Nacionāla apvienība Visu Latvijai Tēvzemei un brīvībai LNNK pārstāve Irēna Gedertsone. Tagad lūdzu partija Vienotība Ilzi Petersone Jezupēnoka. Lūdzu. Sveicināti! Ādažos esam apvienojušies partijā cilvēki no dažādām sfērām.
Mūsu partijā ir jaunās māmiņas, pensionāri, uzņēmēji. Uzņēmēji, kur zina, kā pelnīt naudu un zina, kā to liederīgi tērēt. Tādēļ lielākais mūsu uzsvars ir uz efektīvu līdzekļu izlietošanu Ādažu novadā. Lietas, kam mēs pievērsīsim uzmanību, ir pieejama izglītības iespēja pirmsskolās ikvienam vecākam, kurš vēlas atgriezties darba tirgū. Mums ir pārāk lielas rindas jau gadiem ilgi, un šī problēma netiek risināta. Pievērsīsim arī uzmanību, tāpat kā minēja Saskaņas centrs, ka daudzbērnu ģimenes ir 3 bērni. Nodrošināsim viņiem brīvpusdienas pirmsskolas izglītības iestādēs tādējādi, veicinot ģimenes labklājības pieaugumu. Kvalitatīva izglītība mūsu bērniem, kā arī turpināsim masu sporta nozares pilnveidošanu. Esam to veiksmīgi uzsākuši un uzskatām, ka sports ir jāveicina tā attīstība ikvienam ādažniekam. Brīvā laika pavadīšanas iespējas ne tikai pensionāriem, ne tikai mūža izglītībā, bet arī bērniem, kuriem beidzās skola pēc 1:00 un kuri migrē pa Ādažu novadu, nezinot, kur viņiem dēties. Ir jāveido bērnu centrs, kur viņiem ir iespēja pavadīt laiku, izpildīt mājasdarbus un sagaidīt savu autotransportu vai nākamo nodarbības pulciņu. Birokrātijas mazināšana novadā, lai ir mazāk šīs darbošanās ar papīriem, vairāk elektroniski. Tāpat arī uzskatām, ka jāatbrīvo ir no nekustamā īpašuma, ja tas ir vienīgais īpašums, ir jāatbrīvo no šī nodokļu maksāšanas. Kā arī par caurspīdīgu novadu pārvaldību. Paldies, ādažnieki! Izdarat izdevēju lūdzu apzinīgi. Paldies! Tā bija partija Vienotība, Ilze Petersona, Jezu Pēnoka. Tagad lūdzu vārds Latvijas zaļā partija, Gundars Bojārs. Lūdzu. Kolēģi, draugi ādažnieki. Mūsu komanda redz nākotnes Ādažus kā plaukstošu novadu, kur iedzīvotāji bauda pašvaldības rūpes un gādību ik uz soļa, kur Marija Terēzija Daugula no Draudzības ielas, mūžu nostrādājusi kolhozā, un skolnieks Kārlis Leiboms ir vienlīdz aprūpēti. Uzņēmēji Jānis Sauka un Inga Āriņa Vilne dara to, ko prot vislabāk. Nevis deldē būvvaldes slieksni, bet rada produktu, kura dēļ cilvēki brauc uz Ādažiem. Mēs redzam novadu, caur kuru vijas gauja ērtām takām ar krastiem, un laivotāji ērti piestāja atpūsties pie Leiputrijas saimnieka Valda Pero vai izvēlas atjaunoto Gaujas Baltezera kanālu. Stapriņi savienot ar Ādažu centru un iedzīvotāji Nerija Inču ielas putekļus. Attaru bērnus ikdienu neapdraud transports. Alderos cilvēki no rīta tiek uz šosejas, un Āņu iedzīvotājiem mašīna nav jāmazgā katru dienu. Ādažos daudz stāvu namos tek karstais ūdens. Redzam zemkopību un zivsaimniecību kā novadā plaukstošas nozares, kas Ādažus padarījušas slavenus, ezerus un mežus, kur saimnieko saudzīgi. Vienlīdz atbalstīta kultūra, sports un tehniskā jaunrada. Vecāki droši par saviem bērniem, pēc skolas labākās Latvijā un pulciņiem ar autobusu vai divriteni pa notīrītām un apgaismotām ietvēm tie tiek mājās. Kareivi integrēti novadā, viņiem garšo vietējie produkti. Redzam novadus, kur brauc viesi pa labiem ceļiem, un sabiedriskais transports savieno visus novadu nostūrus arī brīvdienās. Pensionāriem ir brīvbiļetes. Tā nav ilūzija, to visu mēs varam veikt. Jo gandrīz viss no manis pieminētā pa gabaliņam ir iekļauts katra no šeit klātesošajiem programmās. Ja enerģija, kas šodien tiek izšķies savstarpēji apkarošanā, novirzīsim solījumu izpildē, sniegsim viens otram atbalstu, es apsolu, mēs paveiksim divtiku. Paldies! Man būtu piedāvājums katram no jums veltīt vienu minūti un atcerēties par pašu veiksmīgāko stāstu, kas jums ienāk prātā šobrīd. Varbūt sāksim ar Karīnu Sprūdi, Saskaņa Sociāldemokrātiskā partija. Lūdzu. Es varētu minēt dažus momentus, uz kuriem Reģiona alianse tika rēģēta uz mūsu pieprasījumus. Ja. Viņi bija sniegtie pārāk liela daudzuma. Viena no tiem bija uzlikt solīšus, ja, līdz Kādagai un Rīgas gatve, kā arī bija rēģēšana uz stadionu,
Ja, mēs savācām apmēram 200-300 iedzīvotāju pārākstus, lai uzsāktu projektēt stadionu. Un pateicot šim iesniegumam, mēs uzstādījām stadiona apgaismojumu. Es domāju, tas bija sasniegts mērķis, ja? Varbūt ne tik pilna apmēra, bet ar to var lepoties. Tagad mēs slidojam, sportojam un nevajag satraukties vecākiem, ka bērni spēlējas tumsā. Vairāk es nevaru pateikt, ar ko tieši es lepojos un kas bija tiešām no manim sasniegs, jo Reģionu alianse tas ir vienkārši balsošanas mašīna, kura jebkuru priekšlikumu noraida. Liels paldies. Tālāk veiksmes stāsts Latvijas Reģiona apvienība Māris Sprindžuks. Jā, paldies. Es domāju, skatītāji jau ļoti labi šeit redzēja pirmajās minūtēs šos te divas filozofijas – dusmu, naida un vainīgo meklēšana, un otri, kuri redz ceļu, piedāvā risinājumus un meklē sadarbību. Un es domāju, ka veiksmes stāsts, kā es atskatos uz 4 gadiem, ir tieši tas, ka izdevās šo te naida un dusmu un nekā nedarīšanas laiku pārtraukt un izveidot domu par strādājošu mehānismu, kura spēja piedāvāt iedzīvotājiem pakalpojumus. Un iedzīvotāji ļoti labi redz uz ielām, vai mēs strādājam vai nē. Un pēdējie 2-3 gadi rāda darbus, kamēr pirmais gads rāda tikai ķīviņus, kašķus, un tā mēs tālu netiksim. Un to es arī novēlu nākošajam sasaukumam. Strādāsim kopā, sadarbosimies, un tā mēs daudz panāksim. Paldies! Tas bija Latvijas Reģiona apvienības pārstāvis Māris Sprindžuks. Tālāk Nacionāla apvienība Visu Latvijai teozmei un brīvībai LNNK pārstāve Irēna Gedertsone. Lūdzu. Es domāju, veiksmīgi ir izcinājies tomēr par sakārtošanu, kad, ja tādā lielā novadā kā Ādaži līdz tam nebija traktoriņi, kas pļauj zāli, piedodiet, ja? Tad tagad no Ādažas ne tikai centrs, visas vietas ir izpļautas, kas ir patīkami. Tāpat es kā vecmāmiņā redzu, kā nodarbojas bērni, cik daudz viņiem ir iespēja, ka viņi pat nespēja izskriet pa visiem pulciņiem, kā tas tiek subsidēts, kā bērni kolektīvos tiek apģērbti un kā tiek risināts gan kultūras lietas, gan arī sociālās lietas. Tas ir tas labais. Un paldies par basēnu, jo visi pensionāri par nieka 1 eiro var vienreiz nedēļā iet uz basēnu. Viņš uzlabosies, es ceru, katru brīdi. Paldies. Tālāk veiksmes stāsts par Ādažu novadu. Latvijas Zaļā partija, Gundars Bojārs, lūdzu. Es domāju, tie lielie veiksmes stāsti, kas ir paveikuši, kas ir Ādažu padarījuši slavenus, viņi ir visi kaut kādā tādā pagātnē, bet vēl pagaidām atmiņā. Ādažu čipši, picērija un līdzīgas lietas. Bet šobrīd laikam par tādu lielāko, es minētu pat divus. Viens ir neapšaubām saistīts ar kultūras dzīvi un vadītāja Linda. Un kā vienmēr tas attiecās un sasaucās tieši ar pašiem vadītājiem un cilvēkiem. Man liekas, ka šeit ir bijis tiešām veiksmīga izvēle. Kvalitātes ziņā mēs esam līdzinamies Liepājai, tagad varbūt tuvu. Un otrs veiksmes stāsts, par ko tiešām priecājās iedzīvotāji, beidzot skolas autobusu. Pagāja labs laiks, kamēr iedzīvotāju biedrības pārliecināja Ādažu domi par to, ka šis autobus vajadzīgs. Būtu priecīgs, ja šis autobus arī brīvdienās braukātu. Paldies! Tas bija Latvijas Zaļās partijas pārstāvis Gundars Bojārs. Tālāk partija Vienotība Ilze Petersone Jezupēnoka. Lūdzu. Veiksmes stāsts, ko mēs uzskatām, ir spilgti parāda to, kā ar darbiem var izdarīt daudz, ir sporta nozares reorganizēšana pirms 3,5 gadiem, kur uzsāka Normunds Zviedrs. Viņa valdīšanas laikā tika nomainīta sporta daļas vadība, tika atdalīta sporta daļa no sporta skolas, un rezultātā mēs redzam, ka no 22 darbiniekiem darbinieku skaits uz doto mirkli ir 18. Tātad tā ir efektīva pārvaldība, ja mēs ņemam vēl vērā to, ka pieaugums tieši peļņas ziņā ir pieaudzis. Arī tajā laikā mēs uzsākām slidotavas izveidi, maratonu organizēšanu skolēniem un citas sporta aktivitātes novadā. Uzskatu, ka tas ir pats veiksmīgākais šo 4 gadu laikā. Paldies!
Bija partija Vienotība, Ilze Petersone, Jezu Penoka. Tagad lūdzu vārds Latvijas Zemnieku savienības pārstāvim Edmundam Plumītem. Ādažu veiksmes stāsts jūsu izpratnē. Paldies. Protams, ka mēs lepojamies ar ādažnieku atbalstu un Zemkopības ministrijas kopīgi panākt projektu Gaujas Baltezera kanāla atjaunošanu. Tāpat tās lepojamies ar to, ka šobrīd caur ādažiem jūs esat pamanījuši soliņi, šis pats skolēna autobus. Tāpat tās esam panākuši vienošanos un ar jauniešiem kopā dibināšu ādažu jauniešu biedrību, kurai svinēsim pēc mēneša gada jubileju. Plāni mums ir ļoti lieli un ambiciozi, un es domāju, ka mums izdosies labi sarunāt ar šobrīd mūsu kolēģiem, kad ādažu projektiem būtu jāliek augstāk prioritāti, jo jūs ziniet, ka projekti ir vairāk nekā finansējums atļauj, bet es darīšu šīs iespējamo, lai ādažos būtu pēc vairāk un vairāk iespējas īstenot struktūra fondu projektus. Paldies! Jums ir unikāla iespēja katram uzdot vienu jautājumu savam politiskajam konkurentam. Un sāksim ar Latvijas Zemnieku savienības pārstāvi Edmundu Plūmīti. Lūdzu izvēlēties, kuram jūs uzdosiet jautājumu? Es uzdošu droši vien Mārim Sprindžukam. Māris Sprindžuks, reģiona apvienība. Lūdzu. Māri, tad, kad atstādināja mēru Normundu Breidaku un sākās finanšu uzraudzība, bija grūti laiki. Tad, kad tu nāci pie varas, kontā bija 1 miljons atlikums. Šobrīd mums Gaujas ielas rekonstrukcija jau notiek pa kredītu. Mēs redzam, ka ir pieauguši fiksētās izmaksas. Vai tev nešķiet, ka tā turpinot, mēs nonāksim atkal turpat, kur bijām pie finanšu uzraudzības? Paldies, lūdzu. Atbilde? Paldies par jautājumu. Nē, ādaži ir ļoti labā finanšu stāvoklī. Mums šobrīd kontā ir 2 miljoni. Situācijā, kad mēs būvējam faktiski Gaujas ielu, tūlīt sāksim skolu būvēt, celsim vēl dambi garām skolai līdz Baltezera kanālam. Ir ļoti lieli projekti plānā, Muižas iela, tam visam pietiks nauda, ja mēs ņemsim kredītus. Bet ādažu doma ir drošās rokās. Mēs plānojam finanses, iedzīvotāju skaits pieaug, un tādā veidā mēs panāksim. Ja mums būs iedzīvotāju atbalsts, ādaži turpinās augt vēl straujāk. Paldies! Tālāk iespēja uzdot savu jautājumu politiskam konkurentam ir partijas Vienotība pārstāvēji Ilzei Petersonei Jezu Penokai. Lūdzu. Jā. Es uzdošu savu jautājumu Latvijas zaļajā partijai. Latvijas zaļā partija, Gundars Bojārs atbild. Pašvaldībai ienākumi tiek tērēti, šis gads ir iztērēts gandrīz vai tuvu pie 100%. Jums ir ļoti skaista programma un daudz solījumu. Kur jūs ņemsiet līdzekļus, lai realizētu visas savas ieceres? Redziet, Sprindža kunga pieminētie projekti nav balstīti uz pašvaldības budžetu. Viņi pamatā ir balstīti uz valsts finansējumu, Eiropas fondu piesaisti un tā tālāk. Šie līdzekļi, kas ir iztērēti šobrīd, varbūt tur uz Gaujas ielu, un varam spriest, vai viņi pareizi vai nepareizi iztērēti, katrā ziņā neatsaucas uz turpmākajiem pašvaldības ieņēmumiem. Man personīgi pārliecība un pieredze liecina to, ka atbalstot un intensificējot uzņēmēju darbību, atbalstot iedzīvotāju labklājību, budžeta ieņēmumu pieaug. Un mēs savā programmā nebalstamies uz budžetu kā panacēju, bet mēs uzskatām, ka ir jārūpējas un jāmonitorē novada ekonomika kopumā, tāds savā mērā GDP. Jā, paldies. Jums ir iespēja uzdot jautājumu. Jautājumu uzdot Latvijas zaļās partijas pārstāvs Gundars Bojārs. Kam jums izvēlaties uzdot jautājumu? Es uzdošu jautājumu Edmundam, mūsu partneriem no Zemnieku savienības. Un es ar prieku konstatēju, ka atšķirībā no iepriekšējās reizes beidzot Zemnieku partijas programmā ir zemnieku atbalsts ielikts. Es gribētu precizēt, varbūt kādā veidā jūs šo atbalstu plānojat veikt. Lūdzu, atbildiet. Paldies. Tātad pirmām kārtām mēs arī gribam veicināt bioloģisko lauksaimniecību, un otram kārtām šie paši struktūra fondi. Mums ir aizauguši grāvi, un šī struktūra fonda piesaistīšana varētu būt daudz lielākos apmēros nekā tas šobrīd notiek. Paldies. Nākušā iespēja uzdot jautājumu politiskam konkurentam ir Nacionālajai apvienībai Visu Latvijā Tēvzemēm brīvībai LNK pārstāvei Irēnai Gederconei. Lūdzu. Es uzdošu jautājumu Mārim. Paldies. Sprindžukam, jā. Sakiet, lūdzu,
kāda ir jūsu plāna bez Gaujas ielas tagad rekonstrukcijas? Kā pātrinātā veidā sakārtot ielas tā, lai sieviete ar kurpēm varētu aiziet uz autobusu? Paldies. Jā, ceļi ir mūsu galvenā problēma un arī viss naudu ietilpīgākā problēma. Un viena no būtiskiem tādiem šķēršiem ir tas, ka svarīgas Ādažiem ielas pieder valstī. Attaks iela, kas iet paralēli Vējupei, Podnieku ceļš, arī Rīgas gatve, kas iet gar Rimī. Un visās šajās ielās ir problēmas vai ar gaismām, vai ar bedrēm. Mēs šobrīd esam gatavi pieņemt ļoti grūtu lēmumu, pārņemt šīs ielas valdījumā. Un tas nozīmē, ka pašvaldībai nāksies ieguldīt ādažnieku naudu, bet tikai tā mēs varam sakārtot Ādažus, savienot ciematus, apgaismot viņus un izveidot viņus kārtībā. Un mēs to izdarīsim ar jūsu atbalstu. Paldies. Atbildēja reģiona apvienības pārstāvis Māris Sprindžuks. Lūdzu, Māris Sprindžuk, jums ir iespēja uzdot jautājumu kādam no šeit klātesošajiem deputātu kandidātiem. Es jautāšu Irēnai. Es zinu, ka jums ir plaša pieredze kultūras un turisma nozarē, un jūs arī daudz sadzinīgas vārdus teicāt par Ādažu šo sabiedrisko dzīvi. Un, kas mums būtu, jūsuprāt, jādara vēl vairāk, lai veicinātu viesu iebraukšanu Ādažos, atpūtu, aktīvu atpūtu, iešanu uz grodziņiem vai restorāniem, tā, lai mēs tiešām būtu forša vieta ārpus Rīgas, kur atpūsties. Kas būtu, jūsuprāt, tie soļi, kas mums vēl būtu jādara? Paldies! Viens no tiem, kā pēc manas specialitātes, es domāju, Ādažiem vēl vienu svētkus vajadzētu. Bet tādus, kas ir rudenī, nevis pavasarī Gaujas svētki, kā tirgus un tā tālāk, rīkosim savus sēņu svētkus. Jo vairāk sēņu kā Ādažos, diez vai tik tūrīgai kāds ir. Bet, kas attiec uz turismu, Ādažos nav nevienas viesnīcas. Un, ja ir sporta pasākums vai vēl kaut kas, un nevienmēr cilvēki grib braukt projām, es domāju, ka jādomā ir arī par viesnīcu. Kādu no graustiem varētu pārvērst par viesnīcu? Paldies! Paldies! Atbildēja Nacionālā apvienība Visa Latvija Tēvzemē un brīvībai LNK pārstāve Irēna Gedertsone. Tagad iespēja uzdot savu jautājumu politiskiem konkurentam. Ir Saskaņa Sociāldemokrātiskā partija pārstāvēja Karina Sprūde. Lūdzu! Jā, paldies. Jā, iepriekšējais tas uzrūdas bija tik smukas, skaistas, viss mums tik forši. Bet man ir uzreiz jautājums piedāvājums Mārim Sprindžukam, mūsu priekšsēdētājam. Piedāvājums uzreiz nākamajā dienā. Kā jūs domājat, varbūt pirms vēlēšanām mums palika 1 mēnesis, un lai būtu tuvāk cilvēkiem, jā, tādu solidaritāti, varbūt tādu pasākumu uztaisīt, ka pārsēsties no dienesta mašīnu savēju un izjust visu to, ko pārdzīvo mūsu iedzīvotāji katru dienu, braukot uz skolu, uz darbiem, visu to stresu, kuru mēs jūtam katru dienu. Nav uztaisīti nekādas paralēlas apbraukami ceļi. Ja viņi ir uztaisīti, viņi ir pilni ar dubļiem un nevar braukt mierīgi. Jā, labi. Latvijas reģiona apvienības Māris Sprindžuks atbild, lūdzu. Ja tas Ādažu novadam palīdz, es varu pārsēsties arī uz velosipēdu, bet atbildi jau ir otrādi. Tātad skaidrs, ka mēs pavadām darbā 10-12 stundas katru dienu, arī sestdienas, un mums ir jāpaspēj ļoti būt daudzās vietās. Arī šodien es ierados pēdējais, jo es nācu no iepriekšējo pasākumu. Tas ir jums, ādažniekiem, domē jālem. Ja man nevajag mašīnu, es varu braukt ar riteni vai braukt kā savādāk. Ja? Es domāju, ka arī šī saruna parāda, cik sīki var būt šie kašķīši domē. Skatīsimies tiem pāri, meklēsim labāko ceļu, kā izdarīt darbus. Paldies! Paldies! Mūsu laiks ir jau praktiski beidzies. Vēlreiz atgādināšu, kādi viesi bija mūsu studijā. Tātad Ādažu novada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidāti. Latvijas reģiona apvienība Māris Sprindžuks, Latvijas zemnieku savienība Edmunds Plūmīte, Saskaņas Sociāldemokrātiskā partija Karina Sprūde, Nacionālā apvienība Visa Latvijai Tēvzemē un brīvībai LNK pārstāve Irēna Gedertsone, partija Vienotība Ilze Petersone, Jezu Penoka, un Latvijas zaļā partija Gundars Bojārs.
Kopā ar jums biju es, žurnaliste Maija Pahodņeva, un man liek tikai novēlēt. Atcerēsimies, ka politiķi patiesībā nāk mums palīdzēt, un viņu galvenais motīvs ir par mums rūpēties. Un tāpēc izdarīsim savu izvēli ļoti pārdomāti. Uz redzēšanos!